Esmu Andris, nodarbojos ar IT, ar droniem, nodarbojos jau kopš 2014. gada. FPV jomā es pārsvarā esmu freestylists, tas brīvais lidotājs. Man patīk čeisot lietas, tas ir skriet pakaļ mašīnām, ātrumlaivām, močiem un tādām lietām. Sākuma soļi, kā lai iesākt šo hobiju, šobrīd jau ir ļoti vienkārši. Nopērc pultu, uzinstalē uz datoru simulātoru un trenējies. Tev vismaz nedēļas divas jāpatrenējās būs simulatorā, un tad jau var sākt domāt par dronu būvu. Un mazākiem līdzekļiem iemācīties lidot, saprast, kas ir šis hobijs, jo, kad es sāku, tāda simulātora nebija, tad katrs kritiens bija diezgan sāpīgs, un tas pats propelleru pāris 4–5 eiro katrs kritiens, tas ir labākajā gadījumā, bet, ja saplīst kāda drona roka vai motors noklājās, tur ir dārgāk. Šobrīd ar simulātoru diezgan labi var uztrenēties pirms tu eji tajā hobijā, un rezultāti ir patīkamāki. Vislabākās zināšanas, vislabāk noderēt mazālies lodēšanu. Un, protams, ja bērnībā es līdz konstruktors dažādas sekojas LEGO instrukcijām, un tas ļoti labi palīdzēs šajā hobijā. Drona sacensības norisinās tā, kad ir organizators vai paši piloti uzstāda noteiktu kursu, pa kuriem drons lidos. Un dažādi šķēršļi. Šķēršļi ir gan 2 dimensijās, kad tu lido, gan jau aiziet 3 dimensijās, kad tu daivo vārtus. Vārti atrodas augstāk pa 2 metri virs zemes, dažādi šķēršļi, izlido no augša, izlido pa sāniem ārā. Un tādā veidā, bet svarīgākais ir izlidot noteiktu kursu un pēc iespējas ātrāk to izlidot. Ir laika uzskaita sistēmas, kas nolasa katra pilota radiosignālu. Kad izlido vārtiem cauri, kurš stāv tā kastīte, tas uzskaita, var teikt, laiku. Ir dažādi sacensību veidi, double elimination, single elimination, tas brackets, bet pārsvarā visos gan multi-GP, gan DCL, kas ir Drone Champion League, gan FAI sacensībās. Laika uzskaita ir visiem vienāda. FAI sacensības mazliet atšķirās ar to, ka tu krāji punktu sezonā, un tu pašās sezonas beigās, tie, kas visvairāk sacensības apmeklējuši, visvairāk punktus sakrājuši, tie arī kļūst par tiem gada čempionātiem. Tīram FPV drona pilotam ir tikai viens režīms, tas ir akro režīms, saucamais pilnā manuālā kontrola, kur tavu lidojuma gala rezultāts būs tīri atkarīgs no tevīm. Cik tu esi drošs, cik tu labi pārzini savu dronu un savus prasmes. Ja agrāk hobijs bija tāds tīri personīgi, tad tagad jau nākot iekšā komerciālam pielietojumam, visi noteikumi jāzina. Tad pirmais arī, ka es kādam iesaku, ar ko sākt, tas ir aiziet uz civilās aģentūras mājaslapu, iepazīties, nokārtot pirmo testu, 5 eiro laikam. Tu dabūtu savu pilotu numuru un tad tu apmēram zini, kādi ir noteikumi, ko var, ko nevar, jo ar to ir jāsāk. Parasti jau tā ir, cilvēks sabojā to nozari diezgan ātri. Agrāk tādas lietas nebija. Tie, kas nodarbojas ar šo hobiju, bija saprātīgi cilvēki, kas ievēroja kaut kādas pamatlietas, nelidot virs cilvēkiem, nelidot neatļautās vietās. Droni ir pa labi, pa kreisi, visur nopērkam. Tad cilvēki citreiz nedomā ar galvu, nopērk dronu un sataisa sūdzes, var teikt tā. Savus FPV pilotu prasmes uzlabot ir ļoti vienkārši. Tev vienkārši jālido. Lido no rīta, lido vakarā, lido simulātorā. Jo vairāk tu lidos un trenēsies dažādas kustības, apvienot kustības, jo labāk, var teikt, kļūsi. Vairākas stundas dienā pavadīt dažādās trasēs, lidot šķēršļus, jo vairāk lido, jo labāks tu kļūsti.